Šodien Cipsela ir auto izstāde un gribu jums parādīt neizdevīgāko, bet vislētāko auto, kas šeit vispār ir. Tas ir Ķīnu auto. Re, kur viņš ir, un viņš maksā 23 000 eiro, re, kur viņš ir. Jā, bet tas ir bišķiņ cits, re, kur viņš ir. Dongfeng Box, 22 000, re, kur, jā. Minus 4,5, jā, 310 nobraukums, jā, un tad 42 kWh. Tā viņš izskatās. Ļoti tāds maziņš, kompakts, bet, protams, jaunais, skaists. Re, kur viņa nobraukums 13 km, un tad ir rezerve 120 km. Bet, protams, jā, Ķīnu auto viņi vienkārši ļoti aktīvi un stipri konkurē ar vāciešu, ar Japāņu mašīnām. Bet, ko darīt? Jā, kur stiprākā ekonomika, tur ražotāji uzvar. Jā. O tā izskatās ļoti interesanta, parādās kaut kas jauns, jā, bet, protams, pirmā prioritāte tas ir drošība.